Reiz noslēpumaina govs ienāca bibliotēkā un sākās neparasts stāsts. Kādā pilsētā, kādā mājā, kādā istabā dzīvoja kāds dators un kāds rūķis. Viņš visu dienu sēdēja pie datora, draugi viņu aicināja pagalmā. Nē, sēdēšu tikai internetā. Rūķis spēlēja spēles, skatījās filmas, lejuplādēja failus un draudzējās internetā ar citiem rūķiem, un visur rūķis pieteicās ar savu lietotāju vārdu un paroli. No ilgas sēdēšanas pie datora rūķim palika sarkanas acis. Beidzot rūķis izgāja pagalmā, bet prom ejot aizmirsa iziet no interneta mājaslapām. Uzspēlējam futbolu! Tikmēr pie rūķa ciemos atnāca viņa palainīgie draugi, piegāja pie rūķa datora un pablēņojās. Un tā sablēņojās, ka... Kas tas? Neatstāj datoru bez uzraudzības. Kas tas? Palīgā! Kas tas? Datoram uzbruk vīrusi! Palīgā! Vīrusi bija visur un palainieki aizmita. Palīgā! Tikmēr vīrusi kļuva arvien vairāk un izklīda pa daudziem datoriem. Paspēlējis futbolu, rūķis atgriezās mājās pie sava datora. Bet tas bija sabojājies. Tēti, palīgā! Halo, vai vīrus ķērās? Lūdzu, steidzamies mūsu mājā. Vīrus ķērājs ieradās un saķēra visus vīrusus. Ielika tos būrī un aizveda uz laboratoriju. Laboratorijā daudzi gudrinieki domāja. Mums ir jaunākā pretvīrusu programma, kas novērš vīrusu ļaunos darbus. Bet šoreiz eksperimentēsim un izsauksim burbu. Ko nu tagad dari, rīt vai pārīt, labāk iesim laukā, stāvā puķesiem, datorā ir droši, tomēr pavasarī, varam kokos koši, mazi putni dzied. Lai būtu droši, neatstāj datoru bez uzraudzības un lieto pretvīrusu programmu.